pirtīžās bērnu atdala no mammas. Mammas klēpis tiek slēgts šīm bērnam. Tātad bērns no šīs dienas, no pirtīšu dienas, ir patstāvīga dvēsele zemes virsū. Un vecākiem ir jāpieņem to, ka viņš ir patstāvīga, viņš viņiem nepieder. Bērns ir pats par sevi. Robijai šodien būs pirtsdiena. Ko? Būs tev pirtsdiena. Es vienmēr visiem bērniņiem. Un tad mēs iesim, te vecāki sagatavos brīnišķīgu ūdentiņu. Un mēs visi kopā iesim pirtiņā, un tad Robija nomazgās, un tad mēs viņai izdzēsim sariņas. Tad, kad bērns atrodas mammas vēdrā, viņa ādā no ādas augļūdeņa masē bērnu ķermenīti, un no ādas izdalās sierveida ziede. Tātad, lai bērna āda neizmirkst, lai nav tā, kā mēs zinām, kā vannā izmirkst pirkstiņu un paliek rievaini. Bērniņš ir pasargāts no tā, pateicoties sierveida ziedītei. Bet Dieviņš citiem bērniem viņu ir iedevis vairāk nekā vajadzētu. Un šī ziedīte nav izlietojusies. Vai arī bērniņš ir bijis piespiedies mammas dzemdītē kaut kur ar kādu pleciņu, un šis nav izlietojies. Šī sierveida ziedīte ar laiku kļūst tāda cieta, un viņa niez, viņa kairina bērna ķermenīti. Un viņš ir nemierīgs, jo viņam visu laiku niez. Veselīga kā visa Latvijas zaļā daba. Vai to? Izturība. Kā? Kā ukas akmeņi. Lai to auglību vēl ielietē. Bet vannojam mēs viņu brīnišķīgā ūdenī, ierunātā, jo ūdens prot nest informāciju. Tātad šajā brīnišķīgajā ūdenī mēs viņu vannojam, augi arī dod savu spēku. Un tad mēs bērniņu izsildam ūdenī, uzsildam un ar mammas pieniņu bērniņu masējot, izņemam ārā šīs sierveida ziedas paliekas, kas ir ķermenī. Citiem bērniem viņas ir daudz, citiem bērniem viņas nav nemaz. Un tas ir no tā, kā ir izlietojies. Tas ir no grūdniecības ilguma. 40 nedēļās piedzimušiem bērniņiem viņi būs mazāk. 38 viņš būs vairāk. Tā kā katram bērnam tas saru daudzums ir dažāds. Nav vienādu bērnu un nav vienādu sariņu. Katram viņi ir citādāki. Un bērniņam izdzenot šo sarus, viņš kļūst mierīgāks. Tāpēc, ka viņam vienkārši neniez muguriņu. Un arī mammai tad viņa tiek uzsildīta, viņa tiek iepērta, sabužināta, izpērta. Mammai tiek atdotas atpakaļ viņas ķermeņa robežas. Tātad ar slotiņām tiek parādīts viņas atpakaļ, tas viņas ķermenis.
Un laistot mammu ar šo bērna pirtīžu ūdentiņu, ko viņi abi divi kopā ar tēti taisīja bērniņam, mēs simboliski atdalām šo bērnu no mammas ķermeņa. Simboliski atdalām, pārājam šīs enerģētiskās saites, pārskalojam šīs saitītes. Un tad mēs mammīti sasmērējam ar medu, pasakam paldies ķermenim, paldies rociņām, paldies pleciņiem, paldies kājiņām, paldies vēderam, paldies visam ķermenim, jo bērniņa gaidīšanas laikā un dzemdību laikā ķermenis ir ļoti, ļoti smagi strādājis. Mammīte ir jālutina, mammīte ir jāsuģubina, jaunīte ir jāsasilda un mammīte ir jāiziet no pirts ar saldu garšu mutē. Jā, lai viņi ir laimīgi. Es varu pabeigt iesākt. 100%.